Ekonomika, uzņēmējdarbība un finanses aizraujuši par naudas pasauli. Raidījumā un raidierakstā Mediāna. Katru pirmdienu 21:30 TV4 un internetā. Nauda ietekmē mūs visus, tāpēc nav iemesla neskatīties un neklausīties. Aktuāls ziņas, intervijas, diskusijas kopā ar mani, Kristapu Petersonu. Pēdējās dienās es esmu nonācis pie secinājuma, ka tikai retais no Latvijas politiķiem saprot to, kā mūsdienu pasaule ir uzbūvēta un kā tā vispār funkcionē. Viņiem pašiem varbūt ir pārliecība, ka viņi to saprot, taču vārdi un galvenokārt darbi tie liecina par pilnīgi pretējo. Šo pārliecību es esmu guvis divos veidos. Pirmkārt, katru dienu vairāk nekā 10 gadu laikā lasot starptautisko biznesa presi, un tad ik pa laikam mēģinot paskatīties to, kas notiek tiešraides diskusijās un raidījumos, kur tie politiķi satiekas un viņus tur iztaujā. Un otrs veids ir runājot ar uzņēmējiem un ekspertiem Mediānas intervijās, no kurām dažas es arī parādīšu šodien, un redzot to, cik liels ir tās zināšanu un domāšanas atšķirības un tās plaisas starp viņiem un starp mūsu tautas priekšstāvjiem, tur patiešām dažbrīd ir liels šaubas. Un pareizi, jā, šodien ir tā diena, kad ieliksim oktobra atzīmi politiķiem, tāpat mēs vētīsim vēl vienu traku un ambiciozu ideju Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Tas viss raidījuma beigās, kā solīju sezonas sākumā, ielūkosimies arī patērētāju pārtikas veikalu groziņā, un galu galā mums ir jāsaprot arī, cik tad tālu esam tikuši skatītāju prognožu spēlē. Jo kādam no jums taču nākamgad būs beidzot jāizbrauc uz to Nordic Business Forum Helsinkos un vaigā jāstiek Oprah Winfrey. Gads tuvojas beigām un būs jāsavelka rezultāti. Šis viss un vēl daudz kas cits šodienas Mediānā. Man ir prieks, ka esat kopā ar mums, esat pieslēgušies un palieciet pie saviem ekrāniem un arī audio ierīcēm arī visu atlikušo gandrīz stundu. Pirms 5 sērijām, kad pirmo reizi vērtējām politiķus un iedevām tādu kā ieskaitas atzīmi par visu līdz šim paveikto un sarunāto, Andris šķiet bija laikam vienīgais, kas saņēma nesekmīgo trīnieku. Tad ir mēnesis pagājis un varam pavērtēt, ko nozīmīgi šis deputāts ir paveicis. Un tas, ko mums rāda mēdīju monitorings, ir pārsvarā viņa iesaistīšanās visādās koalīcijas ķildās. Visur, kur ir ķildes, tur ir Andris Šuvājevs klāt. Faktiski viņš kopā ar ZZS, esot visās tās Stambulas konvencijas kņadas uzturētājiem, arī uzturēja to mēdīju dienas kārtību. Viņš ir bijis vokāls Pjotra Āvena pilsonības tematā, viņš ir bijis slavenās frāzes, kur ZZS kolēģis viņš ir nodēvējis par gangsteriem autors. Būtībā viņš ir tiešā veidā vainojams pie visas tās politiskās laivas šūpošanas un, protams, neko sakarīgi ekonomikas uzlabošanas virzienā viņš tā arī nav izdarījis. Tāpēc šajā reizē es nepakautrēšos un pat vispār samazināšu Andru Šuvājevu vērtējumu uz vēl zemāku, proti 2 ballēm. Vēl viens šāds vai 2 mēneši, un mums Andris būs jāsūta ārā no klases. Nākamais Andris ir Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, kuram, ja atkal pareizi atceros, bija tieši vislabākais vērtējums sākumā, proti 7 balles. Viņa aktivitāte un praktiskā darbošanās jau ir nopelnījusi dažu labu viņu kolēģu atbalstu ideja, ka viņš pat varētu vadīt nākamo valdību. Pēdējā mēneša laikā viskaļāk Kulberga esam dzirdējuši klimata politikas jautājumu sakarā, kurā viņš iestājas par aicinājumu Eiropai kopumā nopauzēt ar savām ambīcijām, bet jo īpaši Latvijai nepakļauties katrai regulai, kas samazina tās uzņēmēju iespējas uz konkurētspēju. Tāpat politiķis ir aktīvi turpinājis skaidrot siltumu un elektrības tarifus un to draudus, kas rodas tautsaimniecībai, ja netiek mainīta līdzšinējā uzraudzības un tarifu noteikšanas kārtība. Par visu šo es teikšu tā, ir ļoti labi. Es labprāt ielikt viņam 8, bet pagaidām paliekam pie 7. Ja šāda pati aktivitāte turpināsies un ja būs vēl kāds vērā ņemams rezultāts, aiz kā izķerties, tad būs arī tas 8. Šķiram klasu žurnālu tālāk, un nākamais mums sarakstā ir ekonomikas ministrs Viktors Avalains, kurš vadīja apjomīgas uzņēmēju vizītes Vācijā un tagad arī Amerikas Savienotajās valstīs. Jāsaka, ka Avalains īpaši pozitīvi, manuprāt, sev parādīja intervijā Nikam Jansonam un Matīsam Ansviesulim. Ja neesat redzējuši, noteikti es rekomendēju paskatīties. Valainas vārdos atklāja un pavēra priekškaru iespējams uz savu tādu ļoti pozitīvu raksturu šķautni, un tā ir izpratne par daudzām tēmām. Viņam ir asa domāšana, diezgan viņš tāds aktīvs un iniciatīvu bagāts ir, vismaz tādu priekšstatu viņš radīja.
Taču tad atkal nāca viss tā politika un visu samaitāja. Balainis aktīvi iesaistījās diskusijās par Stambulas konvenciju un galīgi nevietā. Tā kā nelaikā un nevietā. Un, tas viss novērsa uzmanību no tiem svarīgiem tautsēmniecības jautājumiem. Man par to ir, protams, žēl. Arī žēl par to, ka viņš netiek galā īsti ar Rīgas siltums īpašnieku pārstāvjiem. Tāpat viņš samērā vāji sev parādīja diskusijā par pārtikas cenām pie Jāņa Dombura. Diemžēl joprojām aktuāli ir jautājumi arī par konkurences padomes darbu, lai arī tur pat amatā ir apstiprināti vadītāji. Visas tās konkurences padomes darbs ir tālu no apmierinošu vērtējumu, tāpēc par spīti visam labajam, kas izskanēja par ministru Valaini, pretī mums ir tikpat daudz arī negatīvu. Līdz ar to paliekam pie tā četrnieka pagaidām. Un mūsu pēdējais vērtējamais politiķis šajā mediānas sezonā ir Arvils Ašerādens, finanšu ministrs no Jaunās Vienotības. Es atgādināšu, ka viņš sāka no tikpat zemes pozīcijas kā ministrs Valainis. Šī budžeta nosaukšana par ļoti labu, manuprāt, jau ir izpelnījies atzīmes samazināšanu, bet tas ir tas, ko pēdējā mēneša laikā Ašerādens patiešām ir skandējis nevienā mēdījā un nevienā intervijā. Tas, ka šāds budžets ir labs, tas ir ļoti tālu no patiesības. Tur ar formāliem samazinājumiem valsts pārvaldes pusē tas viss ir nodots Saeimai, un, manuprāt, ministra darbs ir diezgan paviršs. Tāpēc, diemžēl, no 4 balēm Ašerādens arī ir vienīgais, kam samazināta būs šī balve uz 3. Tā kā nesekmīgi. Pagājušajā nedēļā un it īpaši sociālajos tīklos tā izritēja uzņēmumu vērtību zīmē, jo katrs biznesa vadītājs steidz atzīmēt, cik liels kāpums tā pārstāvētajam zīmolam ir bijis top 101 pat publicētajās sarakstā. Ar tiešām īpašu un, manuprāt, uzteicamu izaugsmi var lepoties Air Baltica, kas gada laikā ir audzis šajā rādītājā par 75% no iepriekšējās 20. vietas pagājušajā gadā, pakāpjoties par 10 vietām un šogad iekļūstot goda 10. sarakstā. Nevar nepieminēt arī tādus uzņēmumus kā Depo, kāpums ir bijis arī starptautiskajai lidostai Rīga, MTeko, kā arī Storent Holding, Kesko Senukai Latvija, kā arī Swedbank Baltics. Tā izaugsme ir bijusi 40% un joprojām ir noturēta pirmā vieta kā vērtīgākajiem uzņēmumam Latvijā ar 6 miljardiem eiro valuāciju. Starp finanšu, telekomunikācijas un mazumtirdzniecības ķēdēm, kā arī krietnu birumu valsts kapitāla sabiedrību, joprojām kā tāda vientuļa bāka spīd Sija mikrotīkls, kas ar 1,18 miljārdu eiro novērtējumu ir saglabājis savu 4. vietu. Saraksts sastādītājs Kārlis Krastīņš no uzņēmuma Prudentia Median Report stāsta, ka visi mēs varam lepoties ar vērtību pieaugumiem un vidējā temperatūra slimnīcā ir kāpusi, taču, un tā ir arī piezīme no manis, jau daudzus gadus struktūrāli nekas topa galotnē nav mainījies, un par to gan ir nedaudz žēl. Bet nevar jau teikt, ka nekas netiek darīts, tā jau arī nav. Finanšu institūcija Altuma pat ir izdalījusi 62 miljonus eiro agrīnas stadijas Latvijas tehnoloģiju uzņēmumu finansēšanai, izvēloties 3 fondus, caur kuriem nauda tiks sadalīta. 2 ir pazīstami, Bad Ideas Fund un Buildit VC, kā arī tie abi ir bijuši pie mums kaut kad mediānā. Mēs esam tikušies un par viņiem stāstījuši, bet 3. gan ir jaunpienācējs, tikai vasarā nodibinātais Outlast Fund, gan par fondu, tā darbības filozofiju, gan Altuma piešķirto godu investēt jaunu uzņēmumos. Es uz sarunu esmu aicinājis fonda partneri Egitu Paļānsku. Uzmanību mūsu sarunai. Mēs investējam līdzīgā stadijā, bet, protams, katram ir sava tā stratēģija. Un katram ir, teiksim, varbūt, ja arī stratēģija tomēr agrīnā stadijā izklausās droši vien daudziem ļoti līdzīga, katram no mums, kā teiksim, arī fondu menedžeriem, partneriem, ir savs tas stāsts, sava pieredze, savi kontakti. Līdz ar to mēs šobrīd jau arī redzam, ka sastrādājoties tirgu, patiesībā bieži vien kaut kādas investīcijas var pārklāties, bet patiesībā daudzas no viņām ir arī tādas, kur vai paši uzņēmēji vai fondi izvēlās citādāk. Bet tas lielais virsmērķis, es domāju, arī kāpēc mēs daļēji pieteicāmies šim finansējumam, es domāju, daļēji arī kāpēc tas finansējums bija domāts, ir vienkārši veicināt visas ekosistēmas attīstību. Jo pēc manas
pieredzes arī braukājot, teiksim, no iepriekšējā darba apkārt pa visu Eiropu, arī pirms tam ASV esmu bijusi, lai, man liekas, tādu kārtīgu spērienu ekosistēmai iedot, patiesībā ir jāveidojas ļoti, ļoti daudz agrīnās stadijas startupiem, kuri tad mēģina iet cauri, vai nu viņiem sanāk, vai nesanāk, viņi mācās no kļūdām, mēģina vēlreiz, un arī šai stadijai ir ļoti, ļoti nepieciešams finansējums. Un, man liekas, vienkārši, lai iekustinātu to, tas ir ļoti svarīgi, kad ir tāda iespēja, un patiesībā, man liekas, daudziem dibinātājiem arī ir svarīgi, jo bieži mēs redzam, ka ir daļa, kas ir studenti, bet ir daļa, kas nāk arī no citām, teiksim, lielākiem startupiem, no citiem lielākiem uzņēmumiem, un līdz ar to viņiem, tomēr ir svarīgi, ka ir iespēja atrast šo finansējumu, ka viņiem ir jāpamat vai nu savs labi apmaksātais darbs, lai uzsāktu kaut ko pilnīgi traku, mestos iekšā, teiksim, šajā piedzīvojumā, bet, ja ir zināms, ka nav iespējas arī piesaistīt naudu tirgu, tad tas droši vien liks daudziem arī padomāt, vai tiešām to viņi grib darīt. Un tad, kad šāda iespēja ir, un tad mēs arī redzam, ka patiesībā pie mums arī, es teiktu, pie mums nāk diezgan daudzi uzņēmēji runāt, un, protams, katrs no viņiem ir savā stadijā, bet es redzu, ka arī ir dažādas programmas, kur, piemēram, ir dažādi hackatoni. Arī šodien vēlāk es dodos uz hackatonu, kas tiek organizēts vienā no universitātēm, skatīties, kas tur notiek. Un iespējams, jā, tie nebūs startupi, kas dabūs naudu uzreiz nākamajā nedēļā, bet iespējams tie būs gatavi jau pēc pusgada, 9 mēnešiem, un arī tas ir vajadzīgs. Jā, un vēl kas ir ļoti svarīgi, man liekas, ka šie 62 miljoni liekas, tā sadala to summu, tur jau droši vien, ja tur izdalīt, varbūt arī nekas nav īpaši daudz, bet jāsaprot, ka valsts ieguldot šo naudu arī cer uz to, ka tā tiks, multiplicēt ar lielāku efektu, ka nāks no malas vēl arī privātās investīcijas un papildinās šo naudas grozu. Līdz ar to tur tas nozīmē, ka tas kopējais investīcija apjoms varētu būt reiz 3 vai pat reiz 4, vai ne, labājā gadījumā. Tieši tā, jo, tas katrs veiksmīgais startups viņai aizvien vairāk piesaista finansējumus gan no mums, bet patiesībā arī no citiem, teiksim, Eiropas, ASV investoriem, un katrs Un mums ir svarīgi, ka viņi kaut kādā veidā joprojām ir, piemēram, ar šo reģionu sadarbojās. Līdz ar to bieži vien uzņēmumi pat izvēlās dibināt šeit kaut kādus savus departamentus, nodarbināt cilvēkus, jo, tīri reāli arī salīdzinot, piemēram, vai joprojām, man liekas, veidot programmētāju komandu šeit Latvijā ir daudz izdevīgāk nekā to darīt ASV. Taču jau ļoti daudzi pārdod ASV, bet visas savas izmaksas un tādu saimniecisko darbību beidz šeit. Un, man liekas, valstī tas ir ļoti liels pienesums. Ja skatāmies arī uz kaimiņu valstīm, tur tomēr var redzēt, ka tie mazie startupi bieži vien no 3-4 dibinātājiem izaug ļoti lielos uzņēmumos, kas atnes daudz gan nodokļu naudas, gan darba vietas, gan arī citas investīcijas. Runājot par jaunu uzņēmumiem, es ieraudzīju vienu ziņu, ka Spāņu enerģijas milzis Repsol ir atlasījis savā akcelerācijas programmā arī vienu uzņēmumu no Latvijas, investējot attīstīšanā 120,000 eiro. Protium Tech gan nav nekādi iesācēji. Tie, kur atceras pagājušā gada TechChill pasākumu, atceras arī faktu, ka šis jaunu uzņēmums savāca gandrīz visas galvenās balvas. Un vēl gadu iepriekš, 2023. gadā tika atzīts par perspektīvāko zinātnē balstīto ideju. Šobrīd uzņēmums ir aktīvā finansējuma piesaistes fāzē, jo šī nepieciešamā prototīpa izbūves izmaksas diezgan vienkārši var pārsniegt pat 500 000 eiro robežu. Ieguvums gan būtu milzīgs, ja tehnoloģija izdotos mērogot, tad saražot zaļā ūdeņraža kilogramu būs nepieciešams 4 līdz 5 reizes mazāks enerģijas patēriņš, kas to automātiski pielīdzinās ūdeņradim, ko pat labam rada sadalot dabas gāzi. Eiropas zaļajam kursam, ko tas nozīmē? Tas nozīmē pilnīgi jaunu vilkmi, bet Latvijai vēl vienu vienradzi. Man bija tas gods satikt divus šī uzņēmuma pārstāvjus, Alenu Martīnī un Andri Šutku. Viņi skatās to potenciālu, viņi skatās tās tehnoloģiskās spējas, komandu, kas ir ļoti svarīgs faktors šādā agrīnā stadijā. Viņi skatās tā kā tavu izpratni par biznesu, jo, godīgi sakot, ir tā, ka tu viņiem it kā stāsti par tirgu,
kurā viņi paši darbojās. Un tad beigās tā kā, nu, tas varbūt diezgan interesanti viņam klausīties, kā kaut kādi, tā teikt, amatieri, māca profesionāļus, kas ir viņa tirgus, vai ne? Nu, un beigās jau to potenciālu, jo, nu, zin kā, Repsol jau šādā gadījumā viņi ir strateģiskais investors, un strateģiskam investoram ir, tā teikt, savi mērķi. Nu, ja mēs tā skatāmies, jo mēs skatāmies no tiešā investora, kura tiešais mērķis ir dabūt ātri no tevis peļņu, tad no strateģiskā investora ir tiešais mērķis ir dabūt no tevis pēc iespējas lētāk šo tehnoloģiju. Nu, līdz ar to viņi veido šāda tipa akcelerators, kur viņi izvēlās noteikti skaitu. Šajā gadījumā tika uzņemti 5, bija 7 posmu izvērtēšana, kas bija tā kā diezgan tāds smags process. Un, nu, kopā no kaut kādiem, ja nemaldos, 280 uzņēmumiem, vai cik tur bija tas skaits, mēs tikām iekšā, un tas bija tā kā mums tāds liels notikums. Tas nenozīmē, ka jūs esat, nu, to dvēseli pārdevuši jau vēl pirms tā tehnoloģija ir uzbūvēta, vai ne? Tas nenozīmē, ka viņi dabūs un saņems visu. Nē. Šajā gadījumā sanāk tā, ka viņi ir tāds teiciens kā convertible loan, nevis teiciens, bet tāds termins startup pasaulē, kas nozīmē, ka viņi savā ziņā sevi pasargā. Proti, viņi iedod to naudas apjomu, bet viņi tieši uz tavām, kā es saku, kapitāla daļām vēl nenāk. Tas nozīmē to, ja tu aizšai kaut kur greizi, vai ne, viņu vārds neparādās. Ja tu grimsti, viņi negrimst kopā ar tevi, vai ne? Līdz ar to, tā kā viņi to dara tajā brīdī, kad, tehnoloģija sevi apstiprinājusi, jo izrādās ir tā, ka tieši man bija vakar zvans ar Spāņu pusi no Repsol pārstāvi, un tur jau ir tā, ka tu tā akceleratoru beigās to tehnoloģiju izstrādā, tad tu kopā ar to viņu atzaru, ka tas ir tas Repsol Foundation, tu tā kā pēti tos datus un saproti, vai ir perspektīvi piedāvāt viņu šim ķīmiskai ražotnē vai, nezinu, saules parkam vai vienalga, kur tu gribi to pilotu projektu. Jo beigās tas ir tas galvenais mērķis dabūt to industrijas validāciju, vai ne? Jo tālāk tad jau tev atverās visi vārdi, ka tāds Repsol ir savu, kā lai saka, validāciju uzlicis virsū. Bet nē, mēs neesam noteikti, mēs pat starp citu esam ļoti augstu vērtējumu, kā startups dabūjuši, kas mums izdevies, tas tāds diezgan liels arī sasniegums šādā agrīnā stadijā. Un līdz ar to, tā kā, es domāju, ka šis ir ļoti, ļoti labs deals un ļoti labs notikums kā tāds. Jo, super. Parunāsim nedaudz par tehnoloģiju, un te, Andres, droši vien grib iesaistīt tev mazliet, vai varētu tādos izstāstīt dažos vārdos, kā atšķirās šī te testa, principā, šī te sārmainā vide no tās skābās vides, kur attiecīgi tad jūs esat izdomājuši, ka jūs tomēr to darīsiet skābā vidē, un līdz ar to tur tas nozīmē, ka tas būs zaļais ūdeņradis, nevis pelēkais. Kāda ir tur tā atšķirība, varbūt var dažos vārdos izstāstīt? Jā, daudzi punkti. Pirmkārt, jau zaļais ūdeņradis būs tas ūdeņradis, kurš ir iegūts elektrolīzes ceļā, izmantojot zaļo enerģiju, tas saule, vējš un tādā garā. Un pa skābi bāzi nianse nav tieši elektrolīta pH, vai skābs vai bāzisks, bet ir citā punktā, ir tāda nianse, kad mēs viņu daram atsaistītos ciklos, to ūdeni šķeļam atsaistītos ciklos. Respektīvi, vienā solī mēs saģenerējam skābekli, un pēc tam mēs pārslēdzam polaritāti elektrodiem un sākam ģenerēt ūdeņradi. Un to mums palīdz darīt tā sauktais redoks mediātors, kurā tad vienā solī, tad, kad dalās skābeklis joni ūdeņraža, jona veidā ūdeņradis ir uzkrājis materiālā, un nākamajā solī tad viņš iet ārā no šī materiāla un uz elektrodu rodas ūdeņraža gāzi. Pirmo reizi, godīgi teikšu, jūs vārdu uzzināju TechChill pasākumā, kur jūs, principā, visas prīzes savācāt, ko varējāt savākt, man liekas. Bet par biznesu runājot, varbūt tad Alin ieskicē, kas ir tās galvenās priekšrocības. Es saprotu, tas ir 4 reizes lētāka iespēja iegūt ūdeņradi. Un kurās tās nozars, kuras nozars visvairāk iegūtu no šāda te izgudrojuma? Jā, tām priekšrocībām jāsaka godīgi ir tā, ka
zin kā mēs esam agrīni tomēr, un tie dati mainās, un tad ir viena brīdī 4 reizes, tad viņas aug uz 5, samazinās uz 3, un tā visu laiku, bet tā pamatdoma ir tāda, ka nozarē kā tādā problēma ir, jo kas ir lielākais patērētājs ūdeņradījumi? Tās ir visas smagās industrijas, kas ir cementa ražošana, tērauds, ķīmiskā rūpniecība, amoniaka ražošana tā tālāk, vai ne? Transports un tā tālāk, tie sektori, viņi nav tik attīstīti. Līdz ar to ir jāskatās to, kas ir vajadzīgs galvenajiem patērētājiem. Šajā gadījumā viņi izmanto pelēku ūdeņradu, vai ne, kas ir lēts, daudz lētāks par zaļo, bet ļoti kaitīgs videi, vai ne. Un skaidrs, ka ir šīs pamatnostādes, kas virza šo Eiropu uz zaļāku nākotni, un līdz ar to, tā kā aizstāt pelēku ūdeņradu zaļo būtu tā kā viena no prioritātēm, bet lieta tāda, ka neviena no jaunajām un esošajām elektrolīzes tehnoloģijām nespēja tā kā tūmā pat pieiet vai ne šai cenai. Līdz ar to pa lielam ir tā, ka ir 2 galvenie kriteriji, kas nosaka, vai tu esi vai tavu tehnoloģiju potenciāli, proti tas ir tava ražošanas cena, labi 3. Tad ir tāds termins kā levelized cost of hydrogen, kas ietilpst visādus faktorus, un te galvenais ir tava cena plus, cik tas tavs vērts izmaksā. Jo galu galā tā kā tas pieprasījums rodas no tā, proti tas pieprasījums tam tehnoloģijām rodas, tu viņu neaizstās. Proti, ja tu esi uzņēmums ieguldījies, tu, teiksim, gigavata parkā nopircis, alkaline, PEM vai nalga vecās tehnoloģijas un iztērējis tur kosmosa lielumā naudas čupu, vai ne, tad, neviens viņus nemainīs ar tehnoloģiju, kas, teiksim, ir, tur labāka vai vienalga. Šis noteikti varētu būt tām jaunajām rūpnīcām, jaunajām investīcijām, ar ko, teiksim, esošie uzņēmumi startētu nākotnē. Tieši tā, un te vislielākais potenciāls ir tieši uz Middle Eastu, kas ir tuvie austrumi, jo proti skaidrs, ka tur vienmēr ir tās sacensības starp Saudarābiju, apvienotiem Arābu Emirātiem, un te Omāna nāk iekšā kā liels spēlētājs ar saviem plāniem par zaļo ūdeņraža ražošanu. Un līdz ar to tā kā tas galvenais, kas ir jāizdara, kas ir jāpaveic, ir jādabūna, ka tava ražošanas cena ir lētāka kā esošiem, tas jau ir sākums, un jau tuvinoties tam pelēkā ūdeņraža cenai, B ir tas, ka tava tehnoloģija nemaksā kosmos. Tā, kad viņu, tā teikt, var atļauties, vai ne, kas arī ļoti svarīgi. Viņai te ir sev jāatpelna, ir kaut kādā normālā laika posmā. Un līdz ar to, tā kā mums tas, ko Andris jau arī minēja, tā 2 soļu elektrolīzē, tā priekšrocība ir tāda, ka tas pirmais solis, kurā tiek tā teikt, tas skābekļu solis, un kurā tiek uzkrāt šie ūdeņraža joni, viņš ir enerģētiski dārgāks, bet viņš tiek veikts praktiski tajos brīžos, ka tev ir šī atjaunojama energoresursa pieejama arī tīklā enerģija lēta. Līdz ar to tā kā dārgo soli mēs nosacām tad, kad ir lēti. Tā kā šis brīdis, kad tā gāze tiek ražota, kas ir šis otrais solis, viņš ir ļoti enerģētiski efektīvs. Un te ir tas, ko es minēju, ka tas skaitlis šobrīd varīja, mēs neesam apstājušies, vai ne, to mēs sapratīsim, kad tehnoloģija būs uzbūvēta un validēta līdz galam, kāds ir tas patiesais cipars, vai ne, jo, laboratoriski un mazos izmēros viņš mēdz atšķirties. Bet tas mazais patēriņš šai enerģijai dod to priekšrocību, ka tās cena ir ļoti, ļoti lēta tajos brīžos, kad elektrība ir dārga. Jā. Līdz ar to, mēs pat, kā es saku, samazinām to cenu. Ir pienācis laiks ielūkoties mūsu prognožu spēles starprezultātos, jo ir jau oktobris un vēl tikai vienu reizi novembra beigās mēs ielūkosimies šajā tabulā, lai tad jau pašā janvāra sākumā iespējams kronētu uzvarētāju. Tiem, kuri neseko līdzi šim visam pasākumam, es paskaidrošu, gada sākumā Mediānas skatītājiem bija iespēja piedalīties prognožu spēlē par ekonomikas un uzņēmējdarbības notikumiem šajā gadā. Šīm prognozēm bija jābūt pietiekami ambiciozām. Balvā uzvarētājiem būs pilnībā apmaksāts brauciens uz Nordic Business Forum Helsinkos, kas, kā jau zināms, norisināsies 16. un 17. septembrī. To galveno viesu vidū būs pasaulē populārākā biznesa podkāsta autors Stevens Bartlets un šķiet arī visu laiku veiksmīgākā un slavenākā TV zvaigzne Oprah Winfrey. Tad ko? Mēs te redzam tātad, ka oktobra vidus un pagaidām vēl joprojām nekas īsti nav sakustējusi uz priekšu LMT un TET nokļūšanā valsts īpašumā. Te joprojām mums ir dzeltenis signāls, jo virziens ir pareizs, jautājums ir tikai par laika nogriezni.
ASV federālās rezerves šogad procentu likmes samazinās par 1 pilnu procentpunktu. Tā ir prognozējusi Evija 264. Septembrī notika viens samazinājums par 25 bāzes punktiem, un izskatās, ka vēl viens tāds pats varētu notikt līdz gada beigām. Taču, lai notiktu 1 procentpunktu samazinājums, es nezinu, tad Trumpam vajadzētu brutāli paņemt Fed vadības grožus un bezmaz izdarīt to visu pašrocīgi. Kas vispār arī nav nemaz tik nereāls scenārijs mūsdienās, ja mēs ņemam vērā to, ka Trumps ir ASV prezidents. Didzis B prognozēja 2 IPO šogad Latvijā, lai gan, jāsaka tā, ka gada sākumā tā nemaz nelikās tik ambicioza ideja, jo likās, ka Air Baltica jau varētu būt garantēts pirmais IPO, bet beigās izrādījās, ka no Latvijas šogad laikam nebūs neviens. Bet, kas to lai zina, dzīvosim, redzēsim, varbūt kaut kur klusībā kāds ir nobriedis, bet, tad jau mēs redzēsim. Labāk, lai tie būtu 2. Arī Agra prognoze par $200,000 vērtu bitkoinu šobrīd arī neizskatās īpaši cerīgi. Tas visu laiku staigā kaut kur robežās, 20,000 robežās no 100 līdz 120. Hashtreks uzskata, ka kompānijas Strategy akcija sasniegs $1,000. Kopš gada sākuma tā ir tikai samazinājusies par 4%. Vismaz pagājušā piekdienā bija tāda situācija. Tālāk Renault Reinis uzskata, ka sabruks valdības koalīcija šogad un tās jauno kodolu veidos Nacionālā apvienība. Šobrīd izskatās, ka pat ja tā valdība kristu, Nacionālā apvienība būtu labi kāda 3. vai 4. partija, kas tur tiktu pie teikšanas. Un Dainim Polim arī, jāsaka, ir samazinājušās izredzes uz galveno balvu, jo vēl tikai pusotru mēnesi naftas cena varētu būt zem $40 par bareli, bet visas OPEC prognozes tomēr liecina, ka tas tā nenotiks. Un tad Leita Arvija uzskata, ka Nvidia akcija, tās cena nokritīsies par 40%. Ko Leita Arvija? Beigās izrādīsies, ka tā par 40% būs kāpus, nevis kritus. Tā mēs šobrīd noticētu vairāk. Kaut gan, kas to lai zina, tirgus sagrūšana gada nogalē mākslīgā intelekta burbuļu un ASV Ķīnas tirzniecības kara rezultātā arī nemaz nebūtu tik zemē metama prognoze. Mums vēl ir nedaudz laika, tāpēc uztaisīsim vēl vienu starprezultātu salīdzināšanos novembra beigās, un tad ar šo visu tiksimies jau janvāra 1. raidījumā. Kad šī sezona sākās, es apsolīju, ka īpašā rubrikā 4 reizes mēs ielūkosimies šogad nejauši izvēlētu lielveikalu pircēju pārtikas grozā un aprunāsimies par to, kas viņiem liek izdarīt noteiktas izvēles veikalā, ko viņi vispār domā par pārtikas cenām, par to sortimentu, kas ir veikalos pieejams un vēl daudziem ar patēriņu saistītiem jautājumiem. Te ar lielu prieku es piedāvāju pirmo šīs sezonas rubriku Kas groziņā? Mums ir piens krējums, ir kūciņi, ir tomāti, ir naudiņu izņēma, aprots, ir olas, ir nopirkts vīnogas, tāds ūgaļa, karbonādi ir, siers, cīsiņš, sviests, sviests, mēs pagājām garām sviestam. Nav rakstīts pat kas pa firmu, bet, un Lidlā arī starp citu bija lielais sviests, kuram bija jābūt atlaidē, un arī nebija. Tas nozīmē, ka sviests tiek izķerts acīm redzot, jo viņam ir, Jā, tā izskatās. Nekas. Līdz ar ko? Nē, ziniet, tā kā man viņa nebija svarīga prece tādā ziņā, ka man viņu nevajadzēs šobrīd tūlīt. Es gribēju viņu nopirkt, lai viņš man ir mājās. Tad, es vienkārši neko nepirkšu. Es laikam kaut kad pavasarī taisīju tā kā Excelī veselu formu par to, kur aiziet mana nauda. Un bija ļoti skaidri redzams, ka ja ne, puse varbūt tā nebija. Bet 1/3 noteikti naudas aizgāja ēdienā. Tā kā, diezgan daudz, es saku, mums vispār skaitās kā daudz bērnu ģimeni, tāpēc mums ir daudz bērnu. Un, lai mēs savus 3 bērnus un vēl 2 pieaugušie, mums, es nezinu, noteikti pār 1000 aiziet mēnesī. Mums pavisam pie mājām ir LV veikals, un tas ir ļoti dārgs. Tur mēs ejam tikai tad, kad mums ir kaut kas slinkums braukt vai viena prece vajag, tad mēs arī tur ejam nopērkam. Tad nākamais tuvākais, protams, ir Rimī. Tur mēs skatāmies droši vien tikai tas, kas ir uz kaut kādām akcijām atlaidēm, jo arī tur ir diezgan pabriesmīgas cenas, ja salīdzina ar citiem veikaliem. Tad nākamie veikali ir šeit Lidls un Maxima, tie, es teiktu, ir mūsu iecienītākie un tādi regulārākie, kur mēs atstājam savas
savas naudiņas šajos veikalos. Laikam tā. Es nezinu, kodās Skajā droši vien mēs neesam bijuši jau kādus gadus, 2, kur vēl ļoti reti cash and carryā ejam, jo nav nekur blakām viņš. Kas tur vēl no veikaliem? Tāds mego... Lats mums vēl tur ir tajā galā. Tur tāda švaktā atkal izvēle, jā. Protams, mēs mēģinām gaidīt to atlaides dienu un tad pirkt to, kas mums garšo. Bet, tā, ja ļoti, ļoti gribās, tad mēs neaizliedzam sev. Bet, jā, vīrs vienmēr skatās kilogramu cenas, tā kā mēs vienmēr skatāmies, jā, lai ir izdevīgāk. Tāda esas iersts īsiņa. Noteikti ir kaut kas garšīgs, ko es gribēju kūciņu pastīties. Un noteikti ūdens man vēl jāpaņem gāzētais, jo man bērniem garšo gāzēts ūdens. Pamata lietas manā groziņā ir tārzeņi, jo mēs cenšamies gatavot mājās, gatavot puslīdz veselīgi. Un uz veikalu ejam, diemžēl, bieži, jo mums ir daudz ēst gatavošanas projektu. Tie laikam tagad būtu rudenī burkāni un ķirbi, bet vispār viss kaut kas svaigs, kas ir salātiem. Kā ar piena produktiem jūs piena produktus lietojat? Piena produktus lietojam maz, piemēram, brīvdienās ir paredzēti piespiedu plācnīši, tāpēc būs piens, bet tā vispār nē. Es tomēr skatos uz to, kas garšo un ko ir plāns gatavot. Jo mūsu mājās ir tāds noteikums, ka nekas nedrīkst iet miskastē. Tā kā viss, ko mēs esam paredzējuši gatavot, to mēs arī pagatavojam, rūpīgi saplānojam. Un, ja ir kaut kādi pārtikas pārpalikumi, tad mēs radoši pieejam tiem atlikumiem, lai nekas neiet zudumā. Tas ir tāds galvenais. Veikalu tuvums ir vissvarīgākais. Jo es nepārvietojos ar mašīnu, tāpēc man ir ļoti svarīgi, lai es varu atnest. Pārtikas cenas Latvijā ir neadekvāti augstas pret algām un vispārējo dzīves līmeni. Tas ir ļoti dīvaini, jā. Šonedēļ pasaules akciju tirgos valdīja kritums. ASV indeks strauji zaudēja vērtību, S&P 500 zaudēja 2,4%, Dow Jones 2,7%, Nasdaq 2,5%. To visu izraisīja bažas par reģionālo banku stabilitāti un sāsinātu ASV Ķīnas tirdzniecības spriedzi. Eiropā lejupslīde bija mērenāka, FTSE 100 samazinājās par 1,3%, Vācijas DAX un citi indeksi saruka finanšu un enerģētikas sektoru vājināšanās dēļ. Investori steidzas uz drošiem aktīviem un zelta cenas sasniedz jaunus rekordus. Īpaši spēcīgs ir izrādījies akciju tirgiem septembris, kad Nasdaq piedzīvoja pieaugumu 3,5%, ko ievērojami sekmē izaugsme tehnoloģiju segmentā. Pārskatu par šo visu, kā arī to, kā ir sekmējies emitētajiem uzņēmumiem Baltijas biržās, es tūlīt izvaicāšu investoru kluba vadītāju Kasparu Peisenieku. Tas lielais gājiens uz priekšu turpinās, jo arī šīs lielās tirgus kapitalizācijas uzņēmumi, kas augšpusē ir un ir īpaši saistīti ar mākslīgo intelektu, es domāju, vēl ir tie draudu signāli, ka tik daudz notiek darījumi savā starpā un tad viena otra pumpēšana notiekās, ja, kur tad sajūtas šķiet, ka tas nebeigsies labi. Bet pagaidām viss iet uz priekšu. Ja pastāmies uz tirgiem, kur nav nemaz tik labi, tad te pašā Baltijas akcijās tur diezgan drūmi septembris ir, jo, ja paskatās no galvenā saraksta, tad lielākā daļa uzņēmumu ir vai nu, es to sauku tādā anču kategorijā starp -1 plus 1 izmaiņas, un tad ir 3 lietuviešu lauksaimniecības, piensaimniecības, pārtikas ražošanas uzņēmumi, kas kaut ko lielāku ir parādījuši pieaugumos, un pārējais viss ir kritumos. Līdz ar to tad paskatāmies uz Baltijas akcijām, ir tā diezgan drūmi, un arī tajā ikdienas dinamikā nekas tā tur īpaši nenotiekās. Un ar to, jā, globāli, jeb drīzāk ASV akcijām septembris lieliski, pat neticās, man pašam tiešām neticās, ka ir šāds rezultāts kopš 11%, ja kopš gada sākuma, ņemot vērā visus kritumus pa vidu un tarifu draudus un cik daudz, kas ir ieviest, cik daudz ir ieviesta neskaidrība globālajā tirdzniecības sistēmā un tarifi jau tomēr ir ieviesti.
tad šie tiešām gandrīz neticami šie te pieaugumi. Nu, bet tā kā no otras puses, vai tas kaut kādā ziņā tevī nevieš tādu varbūt piesardzību vai uzmanību? Vakar arī Bank of England un arī Valūtas fonds brīdināja par mākslīgā intelekta burbuļa veidošanās draudiem, kas patiesībā, es saprotu, ir 2/3, ja nemaldos, no visa pieauguma ir tieši saistītas ar čipu kompāniju, tur AMD, Seagate, loģiski Nvidia. Ko tas liecina? Tad droši vien mēs varētu tā kopēji padiskutēt. Man nav tāds pilnīgi Jā, nē, tavs your take, kā saka. Jā, no dažādākiem avotiem, un arī man nav tie skaitļi uzreiz prātā, kur viņus paķert, bet arī skaidrs, ka daļa no ekonomikas pieauguma, jeb no iekšzemes koprodukta, ir saistīta ar infrastruktūras būvniecību, jeb vienkārši čipu, jeb serveru fermām, saucam datu centriem, ja, kur tiek guldīti iekšā šie visi desmiti, ja ne 100 miljardi ar mākslīgā intelekta uzņēmumu palīdzību. Savukārt, paskatoties no citas puses, ja paskatās mazliet citus autorus, jeb tādus viedokļu līderus, kas ir ārpus finanšu pasaules, tad tur atkal izskan viedokļi tādi, ka šiem te mākslīgā intelekta rīkiem ir ļoti liela izaicinājuma nodrošināt pietiekami strauju veiktspējas pieaugumu tādos tempos kā iepriekš, un attiecīgi jau kopš kaut kāda 2024. gada beigām aizvien vairāk aiziet uz tādu piegājienu, ka mēs kaut kādā konkrētā jomā esam te mazlietiņ uzlabojuši. Ja? Tātad 8. novembris, es pareizi sapratu datums, ja? Sestdiena, kā vienmēr, un mazliet varbūt tad ieskicē, kam jūs veltīsiet šo konferenci, kas būs galvenā tēma, ap ko grozīsies tā visa tēma un lieta, vai tu kā vienmēr arī diversificēs tēmas? Protams, viņas būs arī diversificētas, bet šoreiz arī tas fokus ir, īsumā katru reizi viņš ir, bet tomēr ir padalīties ar pieredzes stāstiem, un šoreiz viņi būs ne tikai no individuāliem investoriem, bet arī no iedomātajiem tēliem, ar investors Andris, ja, kur tieši šodien rakstot mums šo sarunu, es paskatījies rezultātus, un investors Andris kopš savu portfeļu izveidas ir jau apsteidzis S&P 500 indeksu eiro vērtībā. Tad mēro tieši eiro valūtā. Ja. Eiro valūtas, jā. Jā. Tiesa neieskaitot dividendes. Ja? Tāds rādītājs mums nebija, līdz tādā mēs mazliet atpaliktu, bet ņemot vērā to, cik liela bija šī atšķirība kaut kur iepriekš, tad šis rezultāts ir bijis fenomenāls. Un šajā konferencē mums būs diskusijas panelis, kur es pārstāvēšu investoru Andri, būs kolēģis, kurš pārstāvēs investoru Tomasu no Igaunijas. Viņš tieši šodien ziņo, ka viņa portfels ir jau pārsniedzis 700,000 eiro apmēru. Viņš iesāka ar 1 miljonu igauņu kronām, kas bija aptuveni kāds 60,000 eiro toreiz. Kā 12 kārtīgs kāpums, un tas tādāds, tas nav 100 gados, ja? Tas ir īstenībā visu mūsu apzināto dzīvju laikā. Iedomājies, ja tas ir notiek reāli tavā dzīvē, tas nozīmē, cik tu esi 12 kāršojis savu turību. Jā. Tā kā fantastiski. Un tad vēl būs arī kolēģis no Slovēnijas, kurš savu portfeli ir izveidojis mazliet vēlāk. Līdz ar to tad varēs, es domāju, mēs noteikti pieskārsimies arī kaut kādām aktuālajām, interesantākajām investīciju iespējām, ko redzam gan no Andra skatu punkta, gan no Tomasa, gan Maksas no Slovēnijas. Tad vēl šajā reizē tāds pilnīgs jauninājums ir, mums arī būs investoru kluba māsas, jeb lielākas grupas ietvaros ir arī ļoti liels biznesa mēdījis Polijā, un būs no Polijas tieši ar investīciju ziņām galvenais redaktors, kurš pastāstīs, kādas investīciju iespējas viņš redz tieši Polijā, kur arī akciju tirgus sniegums ir bijis lielisks, un kur viņi redz karstās akciju iespējas šobrīd. Un tad ar šiem te pieredzes stāstiem būs gan ieguldījumi akcijās un Baltijas akcijās, kur būs dažādāki investori, attiecīgi viņu šies te pašreizējais novērtējums un skatījums. Tad būs arī obligāciju panelis, ja tipiski mēs vairāk esam arī iepriekš, pat ir sanācis tā, ka tomēr no tā emitenta skatu punkta, tad šajā reizē tas citādākais ir tas, ka tieši no investoru skatu punkta gan tātad profesionāli investori, gan arī privātie investori, kur iekļauj savos portfeļos, attiecīgi šī debata ir tieši no investoru skatu punkta.
Nu, un, protams, kā vienmēr arī kaut kādi atsevišķi uzņēmumu stāsti šobrīd viens no tādiem aktuālākajiem, kas vienkārši tur fonā notiekās, bet mēs visi zinām, ka tas viss notiekās arī Indexo un Delfin grupu stāsts, tad mēs arī dzirdēsim, nu tā teikt, es nekautrošu teikt arī piču no Indexo, kā viņi to tālāk redz, kas ir tie viņu sapņi, mērķi un pārliecināt investorus, jo akcijas cena pēdējā laikā akcijas cena man saka to, ka jā, ir kaut kādi līmeņi, zem kuriem nekrīt, bet nu, tomēr tas nav tas rāviens. Ja? Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kur komentēja un uzdeva jautājumus pēc epizodes par enerģijas cenām. Guntis Lūsis no Latvenergo ir arī mūsu šodienas viesu sarakstā, tāpēc uz to es viņam noteikti arī pajautāšu no jūsu jautājumiem. Taču mūsu šodienas temati vairāk skars naftas un dabas gāzes tirgu un to, kā ķēdes reakcijā globālie tirgi ietekmē mūsu elektrības cenas. Es atgādināšu, ka tāpat kā saruna ar Egitu Paļansku un Kasparu Peisenieku, arī ar Gunti Lūsi jūs varēsiet noskatīties YouTube platformā Median Report. Pagājušajā nedēļā Zviedrijas-Lietuvas starpsavienojums, tātad zemūdens kabelis, bija atslēgts, un tas bija jau laikus, tātad iepriekšējā grafikā saskaņoti remontdarbi šī kabeļa apakšstacijās. Vairumtirgus, es teiktu, un pārvades sistēmas operatori šim bija gatavojušies, noteikti paredzējuši savās bilancēs, savās operācijās, enerģijas plūsmās, gan Baltijas, gan Ziemeļvalstu pusē. Un tas tūlītējais komentārs jau ir tāds, jā, Baltijas cenas pakāpās pagājušās nedēļas laikā, ja salīdzina ar līdzīgu konfigurāciju citos periodos bilancē. Puslodē šobrīd lielie meteocentri izlaiž, ja publicē savus pirmos ieskatus visai ziemas sezonai. Globālajiem prognozēšanas modeļiem ir noslēgts šobrīd uzrādīt vidēji vēsāku ziemu gan Eiropai, gan Ziemeļamerikai. Un, ja tā nedaudz detalizētāk, tad tur šo te temperatūru prognožu attīstības tādas projekcijas kaut kur koncentrējās tādā scenārija kopā -1 grādu zem vidējā ilgadējā priekš kontinentiem kopumā. Daudz tiek runāts arī par globālo tirgu un ietekmi, un nereti tiek piesaukts OPEC vārds. Varbūt mēs par dažos vārdos varam ieskicēt pavisam īsi, varbūt, Gunti, pirms mēs tam ķeramies klāt, OPEC darbības principus. Var izstāstīt, kā tas darbojās kopumā, lai tad tie vispārējie jautājumi būtu loģiskāki. Principā tā ir organizācija ar ļoti senu vēsturi, bet lielākās pasaules dalība naftas ieguvēja valstis ir vienojušās koordinēt ieguvas apjomus. Brīžiem ir arī bijuši, tas paralēlais plāns ir, ka šādas organizācijas darbība arī ļoti, ļoti smalki balansē uz tādu konkurences ierobežojošu principu robežas. Pat uz tādu karteli nedaudz varētu teikt. Jā. Un kopumā, bet tāds savukārt šīs organizācijas loģika ir tajā, ka šajā koordinētajā darbībā ir iespējams panākt bilances vadību no apjoma viedokļa. Līdz ar to, lai pasaules tirgu, kur naftas ir milzīgi ieguvs apjomu un milzīgi patēriņa apjomu pretī, lai viņi sabalansētos, jo pilnīgi nekoordinēts šis te kompromiss, ka daļēji karteļa pazīmes, bet no otras puses šī te koordinācijas iegūms ir tajā, ka nav grandiozi iegūs pārpalikumi, kas var pavest tādas tālāk ejošas sekas, kad cenas epizodiski kļūst ārkārtīgi zemas, jeb zem ieguvas pašizmaksas. Tas var izraisīt kādu mazāk aizsargātu ieguves aku vai termināļu bankrotus, kas savukārt nākotnes procesā izraisītu deficītu. Neviens tajā nav ieinteresēts. Tad savukārt milzīgi cenu pīķi ir iespējami pie deficīta, jo tad
vienmēr tas princips ir, kurš maksā visvairāk, tas saņem un atkrīt lētākās cenas pircējs. Tad savukārt tā ir milzu depresija uz patēriņu pusi, uz rūpniecību, industriju un gal galā arī uz jebkuru no mums tādā degvielas, transporta un citu iesaistīto servisu izmaksās. Ja ka palasa kaut kādus rakstus, ļoti interesanti, kā tur ir savstarpējās attiecības tiek kārtotas. Protams, tas tiek izmantots arī kā ģeopolitikas instruments, un kas tagad arī pēdējā laikā par Kazahstānu ir, kad tā kaut kādā ziņā nepakļaujās tur vai kā tam līdzīgi, tad arī kāda tur tie soda mēri varētu tikt noteikti, un tā tas viss ir faktiski tāda vēl viena paralēla ekonomika no vienas puses, vai ne? Ļoti, ļoti interesantu niansi esi notvēris. Tas droši vien ir viens arī no apstākļiem, kāpēc līdz tādam karteļa definīcijai netiek, jo tomēr šīm dalībvalstīm, lai arī viņas kopsapulcēs veic šo plānojumu un koordināciju, lai ieguvu un pieprasījums nemitīgi atrastos sabalansētā stāvoklī, tad tomēr šie te ģeopolitikas, katras ieguvēja valsts pašas ekonomiskās intereses, kurā brīdī tām ir kaut kādas budžeta vai finansēšanas intereses, var izraisīt to, ka epizodiski mēs redzam, ka Venecuēla vai Saudarābija vai tevis pieminētā Kazahstānā vai arī Krievija var neizpildīt sākotnēji koordinētos iegūs apjūkumus. Tā man izskatās, ka pat tā Saudarābija pat vēl vairāk, viņi pat vispār uzurpē tur diezgan lielu varu, un man liekas, tas ir viens no varbūt arī tādiem retajiem instrumentiem, tieši OPEC+, kuru viņi var ļoti parādīt, ka viņi arī kaut ko tomēr spēj globālā pasaulē ietekmēt. Tā kā, vai ne? Jā. To droši vien es tā vērtētu, kā vērotājs no malas, kā savā ziņā, arī kā Pasaules tirdzniecības organizācijas darbības šīta sfēra, ka tā ir arī saruna starp valstīm tīri tādos biznesa jautājumos arī, ka tā ir līdzīga platforma kā Ziemeļu puslodes valstīm un tīpaši NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm, kāds ir Pasaules ekonomikas fórums. Viņš arī tāds, tur es saredzu arī šo sfēru, kur tas ir biznesa koordinācija, citas pārunas, jo ap naftu ir daudz industriju. Protams, tieši tā, un tas ir arī mans nākamais jautājums. Daudzi droši vien uzdos šo jautājumu, kāpēc mēs runājam par OPEC un par naftu elektrības cenas Latvijā kontekstā. Kā tas pa ķēdīt nonāk līdz mums, un varbūt varam izstāstīt šo stāstu? Jā. Viens pavisam tieši ir dabasgāzes ieguve. Vairākām naftas iegūs vietām dabasgāze ir paralēls un īstenībā sākotnēji tāds blakus produkts, kuru no daudziem vēsturiskākiem dokumentāliem kadriem redzam, kā piemēram Saudarābijā ir naftas ieguves platformas, šīs te akas un platformas, un ka tajās ir degļi, kas mūžīgi ir redzēti. Jā, tā ir dabasgāzes sadedzināšana. Un kad pienāk laikmets, kad šis dabasgāzes patēriņa apjoms kāpj un sašķidrinātās dabasgāzes transportēšana ir kļuvusi rentabla pasaulē, tad šo dabasgāzi sāk sašķidrināt un pārvietot un šādus degļus izslēgt. Sākotnēji tas bija vienkārši liekas blakus produkts, kas nāk līdzi naftai ārā no akas. Tas ir tas viens aspekts, ka naftas ieguve, ja slēdz akas vai attīsta jaunas, tad mainās arī pasaules dabasgāzes. Dabasgāzes. Okay. Yes. Starp citu, es pateikšu godīgi, es šo nezināju. Šis man bija jaunums. Forši. Labi. Otrkārt, naftas tālākie produkti, tātad pārstrādes rūpnīcas naftai, kur veidojas dažādie, pirmkārt jau, protams, mūsu ikdienā visbiežāk sastopamais produkts transporta degvielas dažādo tipu. Otrkārt, dažādie, arī no naftas atvasinātie, bet ķīmijas industrijas jālmateriāls, tā skaitā tekstila industrijai arī. Un
Šie procesi savukārt, pirmkārt, naftas produkti kā tālāk transporta degvielās ietekmēs sašķidrinātās dabasgāzes kuģos arī ir transporta degviela. Jaunākie no tiem lieto atlikumus no pašas sašķidrinātās dabasgāzes termosa, bet savukārt tādi vidēji vecuma flotes kuģi vēl joprojām lieto kādu no naftas produktiem. Un savukārt no tādas ekonomikas viedokļa savukārt transports ir būtiski. Mēs jau pieminējām, tā ir tā kā tāda asinsrites dzīsla viena no ekonomikā, vai tas būtu dzelzceļš vai kāds no riteņu sauszemes transportiem. Tur visur iekšā ir šīs degvielas un lielas naftas cenas izmaiņas un piegādes ceļa izmaiņas. Tāpēc man tas ir būtiski skatoties uz Baltijas enerģētiku. Jā, tā var saskatīt loģiku, un man tad ir jautājums, cik lielā mērā kaut kādas svārstības par to, vai naftas, Brentā cena maksā tur 60 vai 70 vai 40 dolāru, nosaka to, kāda cena ir iepirkuma cena elektrībai. Vai tās ir ļoti liela tā korelācija ir starp to, kā izmainās naftas cena pret to, ko mēs galā redzam elektrības cenā? Ļoti foršs jautājums, lai neieslīgt pavisam lielās niansēs, bet tādu lielās bildes tomēr izjūtu tev un mūsu klausītājiem sniegtu. Es vērtētu, ka naftas cenu kustības ietekmē Baltijas enerģētikā un elektroenerģijas tirgu īpaši būtu aptuveni līdz 5 vai līdz 10% no cenas veidojošā faktora. Jā, tādēļ, ka tas ir saistīts ar dabasgāzi, tā ir pietiekami lielā īpatsvarā, bet savukārt nafta nav 100% dabasgāzes cenas sastāvdaļa. Jā. Otrkārt, tas, ka naftas produktu tirgus ir sasaistīts ar mums pazīstama energokompānijas ST Enerģija darbību. Degslānekļa ieguve pavada arī degslānekļa eļļas saražošana, kuru ST Enerģija pārdod starptautiskā tirgu, un tai ir ļoti augsta korelācija ar naftas produktu cenām. Tad tur ir cieša aizvietot spēja. Un tātad savukārt ST Enerģija, kā energokompānija Baltijā, ražo arī elektroenerģiju. Tā skaitā degslānekļa izstrādes stacijās. Un tur šī eļļas cena un degslānekļa vērtība ienāk kā kurināmā saite šajā elektroenerģijas ražošanas stacijā. Un viņa taču piedalās kopējā tirgus mehānismā un tādējādi mums nogādā šo naftas cenas korelāciju elektroenerģijas cenā. Raidījuma noslēgumā es piedāvāšu rubriku Trakas idejas Latvijas tautsaimniecībai. Pagājušajā reizē, ja atceraties, ar Jāni Bergu un Jāni Ošleju mēs testējām ideju par to, kā būtu, ja ministru prezidents sasauktu kopā no visas pasaules uz Latviju labākos prātus, labākos akadēmiķus, labākos konsultantus, un lai tie sakārto visu valsts saimniecību, uzliek uz pareizām sliedēm, un mums tik atliek darīt. Doma netika atzīta un atbalstīta, jo abi eksperti atzina, ka mums pašiem vien tā valsts būs jāizvēlk un jāsakārto, ka laimes lācis te nenāks un neko mūsu vietā nedarīs. Ideja izgāzās, labi, ķeramies klāt ideja numur 2. Tā ir vērsta uz pievienotās vērtības radīšanu un iespējams ministram Alainim var kalpot kā ideja Latvijas IKP dubultošanā 10 gadu laikā. Tātad, tagad iedomāsimies situāciju. Latvijas valsts izsludina starptautisku konkursu, kurā aicina visus pasaules iedzīvotājus, kuriem ir vien kāda ideja, uz to, kā uz viena zemes hektāra radīt visaugstāko pievienoto vērtību, ņemt un realizēt to Latvijā. Vai tās būtu daudzstāvu siltumnīcas ar šitakī sēnēm, vai tā būtu augstceltne mikročipu ražotne, ja vien tā pievieno pēc iespējas lielāku vērtību zemes pleķim, tā piedalās konkursā.
balvās, tad valsts varētu dāļāt gan miljonus, gan līdz pat 100% nodokļu atlaides, jo ekstravagantāk, jo labāk. Papildus lieta šim visam klāt ir tā, ka mums vajadzētu mēģināt pierunāt Netflixu, lai tas par šo ambiciozo starpvalstu konkursu taisa seriālu un seko līdzi izvēlētajiem konkursantiem, un tad rāda to visā pasaulē, kā viena maza valsts, tāda traka valsts kaut kur pie Krievijas robežas, darbojās, lai piesaistītu pasaules uzmanību un audzē arī savu ekonomiku. Un to ir izdomājis rīkot kā konkursu un dot arī labas un dāsnas balvas. Nu, lūk, tāda ir ideja īsumā. Es priecāšos, ja arī jūs to nokomentēsiet, papildināsiet, kritizēsiet vai ar to dalīsieties. Savukārt, laiks eksperta viedoklim. Un šoreiz izteiksies Industra banka valdes priekšsēdētājs ekonomists Raivis Kakānis, kā arī raidījuma viešņa Egita Poļānska no Outlast fonda. Domāju, ka tā doma ir interesanta. Es varbūt viņu nedaudz advancētu. Ja? Man liekas, ka mēs bišķiņi baidamies no valsts puses par to, ka kāds par daudz nopelnīja. Ja? Vienmēr man tāds feelings ir, nes kāpēc. Ja? Jo, ja teiksim, manā izpratnē, ja man atnāk uzņēmējs un ir top 3 ar šo kaut kādu ideju, ja? Es piedāvātu viņiem vispār, ka viņš nemaksā nodokļus tur kaut kādus gadus, ja? Vai kaut ko tādu. Galvenais, ka viņš popularizē šo savu domu, ja? Un mēs kā sabiedrība īstenībā iegūstam kaut ko. Un man īstenībā liktos pilnīgi mazsvarīgi. Man liktos, ka viņiem nav jāmaksā nodokļus vai kaut kādiem nodokļu atlaidi, viņiem lielāki kā pārējiem. Jo tā ir veicināšanas balva, tas ir kapitālisms un tā ir īstenībā attīstība. Un viņš izdara kaut ko tādu, lai mums visiem būtu labāk. Ja tā ideja strādā, es teiktu, ka viņš ir pelnījis, lai viņš gūst kaut kādu labumu uzreiz un ilgstoši. Jā, es uzreiz klausos arī kā investors, un tad man pirmā droši vien jautājums, ko es klausos un domāju, bet kas tad ir mērķis? Nu, kā parasti ir, es pieeju pie tādas tā kā startupa risināšana, teiksim, katram startupam ir problēma. Un ko tad mēs īsti gribam atrisināt? Un tad es klausoties, tas, ko es droši vien gribētu saprast vairāk, ir, tas viss izklausās forši, bet man liekas, tur ir 2 mērķi. Vai tiešām pienest vērtību un palielināt to IKP, radīt biznesus, vai tas tomēr ir tāds mārketinga pasākums? Patiesībā tā idejiski, man liekas, tas tiešām ir labi saprast, kas ir tās lielākās pievienotās vērtības radītāji varbūt. Jo bieži tieši tā arī ir, ka tas var būt kaut kāda mikročipu ražotne vai šobrīd, piemēram, kas viss ir saistīts ar mākslīgo intelektu. Tiešām daudzi meklē, es pat zinu vairākus projektus, kur uzņēmumi meklē vienkārši iespējas celt rūpnīcas, datu centrus. Un kāpēc gan ne pie mums? Bet tas man drusciņi atgādina, ka bieži vien tur arī tā sacensība šos projektus iesniedz vairākas valstis. Un tur tā sacensība arī kaut kur pārvēršās negluži tādās bada spēlēs, ne tik publiski kā Netflixā, bet patiesībā tur pamats jau tam ir. Tā kā no tāda koncepta es noteikti redzētu jēgu. Un otrs par to marketingu. Un Netflix, man liekas, jau kaut ko, latviešiem tas ir tas mans novērojums, ka latvieši bieži vien nemāk tik labi par sevi pastāstīt, jo ir tas vecais labais, labāk mēs uztaisīsim, tad tikai runāsim. Un tad ir kaimiņu zeme, kuri ļoti labi arī runā un noformulē un tieši ietver to mārketingu. Un viņus varbūt bieži vien arī vairāk pamana. Es zinu, ka droši vien startup ekosistēmā visiem jau ir nedaudz līdz kliņķim tas salīdzinājums ar kaimiņiem, ja drīkst tā izteikties, bet kaut kur, man liekas, mums tomēr vajadzētu pamācīties to mārketingu bišķiņu. Tās, laikam, ir tās manas pirmās pārdomas, kur es noteikti redzu, tas ir noformulēts varbūt kā tāda trakāka ideja, bet patiesībā daudz, kas jau, es domāju, ir diezgan, tur izklausās tā, kā mums arī vajadzētu darīt un padomāt, ne tikai par to, ko mēs būvējam, bet kā mēs par to pastāstam citiem. Un tas arī šajā reizē viss. Mēs tiekamies tieši pēc nedēļas, kad atkal būs mediānas laiks gan TV4, gan YouTube, gan Spotify kanālos. Tikmēr es aicinu apmeklēt mūsu sociālo tīklu vietnes un platformas, lai skatītos pilnās intervijas ar šīs dienas raidījumu varoņiem. Bet, kas būtu vēl labāk, visiem, kam nesagādā nekādas problēmas klausīties un saprast saturu angļu valodā, es patiešām no sirds iesaku paklausīties, paskatīties Median Report, kas ir domāts Baltijas auditorijai.
Līdz tam gan, lai mums visiem sekmīga nedēļa un skaists šis zelta rudens. Atā!